Ну, какой по характеру? Добрые, приветливые, дружелюбные коты. Социальные, очень домашние. Сейчас просто стресс у него. Ļoti aktīvi un ziņkārīgi dzīvnieki. Bet ļoti mīļi, bučojās un mīlinās. Un viena no labākajiem mājdzīvniekiem, manuprāt. Ir arī savs speciālais būrs, kas ir tā kā vajadzīgs. Bet pašā viņi dzīvojās pēc dzīvokļa. Давайте сюда его. Ну, хороший. 136. Общество любителей кошек, в котором я состою, это клуб. Клуб Ребус называется. Мой питомник называется Solana Star. Šogad mums kārtējo reizi notiek starptautiskā kaķu izstāde Jelgavas kaķis. Šī izstāde kļuva jau par tradicionālu. Šo izstādi sponsorē Jelgavas dome. Izstādē piedalās vairāk par 200 kaķiem, kuri atbraukuši no dažādām valstīm, no visām Baltijas valstīm, no Somijas, Krievijas, Baltkrievijas, Polijas. Šī izstāde popularizē dzīvniekus. Izstādē, laikam, kā jūs jau redzējāt, mēs rādam ne tikai kaķus, bet arī mums ir un dažādi citi dzīvnieciņi. Notiek sesku spartakiāde visu dienu. Mēs varam redzēt dažādus putnus, trušus un dažādus eksotiskus dzīvniekus. Izstādes laikā notiek apmeklētāja aptauja un tiks izvēlēts pats populārākais dzīvnieks, kurš izstādes beigās saņems balvu no Jelgavas mēra rokām. Hello. This is a typical development, but very nice forehead for her. Principā viņi tiešām ir arī svēti, ļoti draudzīgi, ļoti mīļi ģimenes locekļi. Draudzējās gan ar bērniem, gan ar citiem dzīvniekiem, gan arī savā starpā. Ja? Šo te man bērni vadā bērnu ratiņos. Dažreiz uztais arī kādu frizūru. Principā viņi nav uzbāzīgi, bet nav arī atturīgi. Viņiem tāds vairāk tā kā suņu raksturs ir. Tāds, ka viņi staigā līdzi, piedalās visās aktivitātēs. Un, vieni viņi nemēdz kaut kur nolīst. Un, tā kā principā es saku, ka nav tā klasiskā kaķu neatkarība viņiem. Un te demonstrējam tos trusīšus šobrīd tie, kur ir manā mājas saimniecībā. Esmu dzīvoju Dobelē, bet esmu dzīvos augusi Jelgavā. Te man dzimtā pilsēta. Tādēļ arī labprāt piedalos. Latvijā tas ir kādai vajadzībai jāaudzē gaļas ieguvēji, tās saucamās broileru šķirnes, ir Kalifornijas trusīts, ir Jaunzēlandes sarkanais, ir burgunda un Jaunzēlandes baltais. Un tad katrs pēc savas vēlmes audzē то, ko viņš ir nolēmis. Есть такая легенда, что Василиск – это огнедышащий дракон, убивающий взглядом. И рождается он из яйца, снесенного черным петухом. И когда в дебрях Амазонки в Южной Америке нашли вот такое животное с гребешком, как у петушка, напоминающего дракончика, ученые назвали его, вспомнили эту легенду и назвали его Василиском. Dzīvnieciņš ar savu raksturu, īpatnēju raksturu. Tas nav ne suns, tas nav ne kaķis. Tas ir kaut kāds suņu un kaķa apvienojums. Viņam ir savs raksturs, viņš ir interesants, viņš ir ļoti ziņkārīgs. Savādāks. Mums ir daži saka, tā ir kaut kāda maza dabas daļiņa mājā. Mēs esam vienīgā biedrība Latvijā pagaidām arī, kas nodarbojas ar pamestajiem seskiem. Diemžēl sesku tiek pamesti ļoti daudz pēdējā laikā. Šitie abi divi īstenībā ir man pieņemtie seskiņi mājās. Это единственный ручной
Ворон в Латвии, насколько я знаю. Он снимался в клипах, в рекламе и даже в одном художественном фильме. Называется «В тумане». Фильм про Вторую мировую войну. Ну, покажись. Nu, jā, viņš zina ļoti daudz vārdus. Čau, čau, atā, kā iet, labi, petita, вот, хороший мальчик, лапочка, petito. Petito. Он итальянец. Чау, чау.